Mēs esam pamanījuši tik daudz animācijas kļūdu seriālā Bluejs, un šodien mēs apskatīsim tās visas. Piemēram, sērijā Vecmāmiņas, kad Dženeta un Rīta ienāk virtuvē, mēs redzam, ka uz krāsnes roktura nav nekā, bet tikai pēc dažiem kadriem tur maģiski parādās dvielis. Tāpat šajā ainā uz grīdas ir 6 buņģas. Bet, kad aina pāriet no bingo uz čili, mēs redzam, kā čili paceļ buņģas. Bet kļūda ir tāda, ka uz grīdas ir 6 buņģas un 2 čili rokās, kopā 8. Taču iepriekš uz grīdas bija tikai 6 buņģas, no kurienes parādījās vēl 2. Sērijā Nedēļas nogale, kad Bluejs un Bingo cīnās ar banditu, mēs pamanījām vairākas kļūdas. Piemēram, šajā ainā uz mirkli Bingo pazūd viena acs. Un šajā kadrā Bingo kājas izskatās neparasti garas, bet šeit viņas rokas ir neparasti garas. Vēlāk hīleri spēlē izlikšanās spēli, kurā Bingo izliekas par statuju, un kad viņa skrien pie dīvāna, mēs varam redzēt 3 rotaļlietas tam tuvumā. Mašīna, mīkstā rotaļlieta un tenisa bumbiņa. Bet tikai pēc dažiem kadriem bandits nāk paņemt Bingo, rotaļmašīna pazūd. Un arī tenisa bumbiņa maina savu atrašanās vietu. Un tas vēl nav viss. Kad Bingo izskrien ārā no mājas un kļūst par statuju, mēs redzam, ka viņas mugura ir vērsta pret māju. Bet, kad mēs redzam to pašu ainu no cita leņķa, Bingo tagad stāv sāniski pret māju. Sērijā TV veikals, kad Bluejs un Bingo caur novērošanas kameru redz terjerus, mēs varam pamanīt, ka tur ir arī terjeru mamma. Paskatieties uz šīm 3 lūpu krāsām. Kā redzams, tās visas ir rozā. Bet kļūda ir tāda, ka, kad aina pārslēdzas uz viņām, viena no lūpu krāsām tagad ir kļuvusi sarkana, lai gan iepriekš visas 3 bija rozā. Kā mēs jau zinām, bandits bieži kļūst par matu animācijas kļūdu upuri. Un sērijā Fejas viņš atkal cieš no matu izkrišanas. Šeit hīleri spēlē izlikšanās spēli, kur bandits izaicina Fejas darīt visu, ko vien spēj. Rezultātā Bingo tagad ir sastingusi ar pirkstiem degunā. Bluejs visu vainu uzliek tikai banditam, un lai labotu savu kļūdu, bandits sāk dejot īru danci ap pastkasti. Tiklīdz viņš paņem Bingo rokās, kažoks virs viņa acīm pazūd. Un tas vēl nav viss. Kamēr viņš dejo, turot Bingo, Bingo aizskar bandita degunu. Jāsaka, animatoriem vajadzētu dot banditam atelpu no šīm kļūdām. Sērijā Pludmale Bluejs jautri lēkā pāri čilī pēdām smiltīs. Kad mēs skatāmies uz pēdām no augšas, starp tām ir atstarpe. Bet, kad Bluejs ielec tieši tajā atstarpe, viņa neatstāja savas pēdas. Šo nākamo kļūdu var atrast sērijā Braunijs lācis. Sērijas sākumā Bluejs un Bingo spēlējas ar Play-Doh. Un ja paskatās aiz viņiem, mēs varam redzēt skapīti ar puķu podu uz tā. Tagad paskatieties uz puķu poda novietojumu. Tas atrodas tuvu malai, skapīša labajā pusē. Bet kļūda ir tāda, ka, kad aina pārslēdzas uz banditu un čilī, mēs redzam skapīti no cita leņķa. Bet paskatieties uz puķu poda novietojumu. Tagad tas ir pārvietojies uz kreiso pusi, lai gan iepriekš tas bija labajā pusē. Sērijā Tauriņi, Bluejs, Bingo un Judo spēlē jautru spēli. Un pēc nelielas problēmas, kas notiek sērijā, īpaši starp Judo un Bingo, visi 3 salīkst mieru un turpina spēlēt. Tagad visi 3 kucēni vēlas būt cilvēki, un neviens nevēlas izlikties par tauriņu. Tāpēc viņi domā, kuru gan viņi varētu medīt. Tieši tajā brīdī, kad viņi dzird nabaga banditu dungojam, kamēr viņš pabeidz ņemt nost veļu, ja jūs apstādināsiet tieši tajā mirklī, kad banditu pilnībā sagrauj kucēnu grupa, jūs pamanīsiet, ka tēls kļūst pilnīgi sagrozīts un neatpazīstams. Piemēram, pamaniet, ka viņa roka iet tieši pie vaiga, kas ir ļoti dīvaini. Nabaga bandits, viņš šķiet ir visu upuris, pat šova animatori. Vēl viena smieklīga kļūda ir sērijā ar nosaukumu Sheepdog, kur bandits izliekas par aitu. Bingo vēlas dot aitiņai gardu zāli. Kad aita ēd zāli no Bingo rokas, uzmanīgi vērojiet viņas roku. Izskatās, ka aita apēda arī viņas roku. Tā vienkārši pazūd. Sērijā Takeaway, kad bandits ieiet restorānā pārbaudīt, vai ēdiens ir gatavs, meitenes turpina spēlēties ārā, it kā viņas būtu savā restorānā. Kļūda ir tāda, ka vienā brīdī Bingo apēd asu ēdienu, ko bandits bija atstājis, un kad bandits atgriežas ārā, Bingo izspļauj dedzinošo ēdienu banditam tieši sejā. Ievērojiet, ka, kad viņa to izdara, bandits pagriež seju uz sānu, un mēs redzam, ka abas viņa sejas puses kļūst netīras. Tad viņš noslauka seju ar roku, un tagad viņa seja ir pilnīgi tīra. Bet kā tas ir iespējams, ja starp abām viņa sejas pusēm ir purns, kas neļauj viņam noslaucīt abas galvas puses vienlaicīgi?
Sērijā ģimenes sapulce Blueja apsūdz banditu, ka viņš viņai sejā nopirdās un sāk ģimenes diskusiju, lai noskaidrotu patiesību. Parādās pretrunīgi apgalvojumi un pierādījumi, bet galu galā patiesība tiek atklāta, kas noved pie atvainošanās. Šim smieklīgajam stāstam ir arī smieklīga animācijas kļūda, kuru ir ļoti grūti pamanīt. Čilī runas laikā Bluejas acis pēkšņi sāk raustīties. Bet, kā jau teicām, tas notiek tikai dažos kadros, tāpēc to ir ļoti grūti pamanīt. Tāpat kā minisērijā Drums, Čilī, Blueja un Bingo apmeklē mūzikas veikalu, lai uzzinātu par violes nodarbībām Bingo. Un ainā, kur Bingo spēlē bungas, mēs pamanījām ļoti dīvainu kļūdu. Tieši šajā brīdī, ja pietuvinām fonu, varam redzēt Čilī un Blueju, bet paskatieties uz Bluejas kāju, tā izskatās nesamērīga. Un tas vēl nav viss. Blueja šeit arī peld gaisā, viņas kājas neskar zemi. Bet pēc dažām sekundēm viņa atkal ir normāla. Kopš kura laika Blueja iemācījās levitēt? Turpinot tālāk, sērijā Bobs Bilbijs mēs pamanījām smieklīgu nepārtrauktības kļūdu. Kļūda parādās, kad Bingo uzkāpj uz bandita muguras. Tieši šajā brīdī, kad Blueja fotografē banditu un Bingo, bandita seja, kas redzama telefona ekrānā, izskatās citādāk nekā patiesībā. Ja mēs paskatāmies uz viņa īsto seju, viņa acis ir pilnībā aizvērtas, bet ekrānā viņa acis ir nedaudz atvērtas. Atgriežoties pie bungu minisērijas, kur mēs redzējām, kā Blueja peld gaisā, mēs pamanījām vēl vienu dīvainu kļūdu, un šķiet, ka šis mūzikas veikals ir maģisks. Tieši tad, kad Čilī runā ar veikala darbinieku kopā ar Blueju un Bingo, mēs varam pamanīt dažādus mūzikas instrumentus fonā, bet pagaidām pievērsīsim uzmanību tikai šiem 3 priekšmetiem. Kā mēs redzam, tieši aiz Bingo ir taisnstūrveida skaļrunis, un blakus tam ir kvadrātveida skaļrunis, un turpat ir arī bungas. Bet kļūda ir tāda, ka pēc mirkļa, kad Bingo sāk spēlēt bungas, mēs varam pamanīt, ka taisnstūrveida skaļrunis vairs nav tur. Un vēl viens skaļrunis maģiski parādījies blakus bungām. Tagad parunāsim par vēl vienu pazušanas gadījumu. Sērijā TV Shop Bandits, Bluejas un Bingo apmeklē uztura bagātinātāju veikalu. Kamēr Bandits pārbauda uztura bagātinātājus, Bluejas un Bingo jautri spēlējas ar video novērošanas kamerām. Bet kļūda ir tāda, ka vienā no ainām mēs varam pamanīt, kā viens no terjeriem iet garām plauktam, uz kura ir 5 proteīna pulvera burciņas. 2 augšā un 3 apakšā. Apskatīsim arī laiku šeit. Ir 3 stundas, 17 minūtes un 56 sekundes. Bet tieši 12 sekundes vēlāk mēs redzam to pašu plauktu no cita skatu punkta. Bet šoreiz tur ir tikai 2 proteīna pulvera burciņas. Kur palika pārējās burciņas? Vai tiešām kāds paņēma 3 burciņas 12 sekundžu laikā? Sērijā Pass the Parcel mēs pamanījām līdz šim dīvaināko kļūdu. Lucky tētis vada spēli Pass the Parcel, bet viņš ir mainījis noteikumu. Un skatoties uz vecāku reakciju, droši var teikt, ka viņi ar to nav apmierināti. Bet paga, šeit ir kļūda. Ja pietuvinām Jaspera G mammas attēlu, varam pamanīt, ka viņas roka izskatās mazliet dīvaini. Viņai burtiski ir 2 rokas vienā pusē. Izskatās, ka animatori ir nepareizi novietojuši viņas roku. Ja tev līdz šim patīk video, neaizmirsti nospiest patīk. Tagad parunāsim vēlreiz par banditu un viņa kažoka problēmām. Kā mēs visi jau zinām, bandits bieži kļūst par kažoka animācijas kļūdu upuri. Un mēs atradām vēl vienu. Sērijā Mini Bluey, kad viņš gatavo brokastu sviestmaizi Bluey un Bingo, uz mirkli pazūd kažoks uz viņa galvas aizmuguras. Tas burtiski notika tikai uz mirkli, bet mūsu acis to tomēr pamanīja. Atgriežoties pie sērijas Bobs Bilbijs, mēs pamanījām vēl vienu nepārtrauktības kļūdu. Tieši tad, kad Bingo rāda Boba Bilbija piedzīvojumu albumu, mēs varam pamanīt, ka tur parādās arī Jaspers V. Bet polēma ir tāda, ka ja paskatāmies uz viņa roku, tā ir melna, bet parasti viņa rokas ir brūnas, kā to var redzēt viņa iepriekšējās parādīšanās reizēs. Šī ir nepārtrauktības kļūda. Tagad paskatīsimies uz vēl vienu nepārtrauktības kļūdu. Sērijā Vecmāmiņas Bluejas un Bingo spēlē izlikšanās spēli, izliekoties par vecmāmiņām vārdā Dženeta un Rīta. Vienā no ainām, kur vecmāmiņas iekāpj savā mašīnā, mēs varam pamanīt, ka viņu kājas iziet cauri transporta līdzekļa grīdai. Taču kļūda ir tāda, ka dažus mirkļus vēlāk, kad vecmāmiņas mašīna avarē, mēs varam pamanīt, ka automašīnas apakša ir pilnīgi cieta. Nav vietas, kur kājām iziet cauri, bet iepriekš mēs skaidri redzējām, kā viņu kājas izgāja cauri grīdai. Tagad nākamā kļūda ir vienkārši smieklīga, un, protams, tā ir saistīta ar nabaga banditu. Vienā no sērijām Bandits spēlē izlikšanās spēli ar Blueju un Bingo, izliekoties par spīļu automātu.
Pēc tam, kad bērni uzbrūk banditam par to, ka viņš neļauj viņiem laimēt bezdibenu saldējuma bļodas, bandits atsitas ar kāju pret galdu. Tagad skatieties uzmanīgi, kā mēs šeit redzam. Bandits atsitas ar labo kāju, bet sāpēs paceļ kreiso kāju, un kad viņš atrodas pie vakariņu galda, viņam ir apsaitēts labais celis. Tiešām, animatoriem vajadzētu dot banditam atelpu. Sērijā Takeaway mēs redzam, ka persona, kas atbildīga par ēdiena pagatavošanu, ko bandits pasūtīja, atrodas veikalā, strādā un paņem Healer ģimenes pasūtījumu. Ievērojiet, ka viņas kažoks uz galvas ir pilnīgi gaišs. Līdz šim viss kārtībā, bet kad mēs nonākam līdz sērijas beigām, restorāna darbiniece parādās un beidzot pasniedz banditam viņa pasūtījumu. Ievērojiet, ka viņas kažoks vairs nav pilnīgi gaišs, bet patiesībā apakšējā daļa ir gaiša, bet augšējā daļa ir pelēka. Tas parāda, ka šajā sērijas daļā bija vēl viena animācijas kļūda. Turpinot, sērijā Christmas Swim mēs pamanījām patiešām interesantu kļūdu. Tajā visa Healeru ģimene ir sapulcējusies kopā un atver savas dāvanas. Tomēr, kad pienāk Mafīnas kārta atvērt savu dāvanu, notiek kaut kas pārdabisks. Ievērojiet, ka iepakojums ir pareizi iesaiņots, kā tam vajadzētu būt, ar parastām dāvana papīra locījuma vietām. Bet, kad Mafīna saplēš papīru ap dāvanu, ja paskatās uz kastes sānu, var redzēt, ka iesaiņojuma locījumi vienkārši pazūd no viena brīža uz otru bez jebkāda iemesla. Šķiet, ka tā ir Mafīnas maģija. Vienā no sērijām Džeks, Rasti un Makenzijs spēlē spēli, kurā izliekas, ka atrodas kosmosa kuģī. Bet kļūda notiek tad, kad Džeks un Rasti aizved Makenziju atpakaļ uz viņa kosmosa kuģi. Pamaniet, ka viss ir normāli, izņemot Makenziju. Viņa uzacis vienkārši ir pazudušas. Ja noskatīsieties šo sēriju, redzēsiet, ka viņa uzacis vienmēr ir redzamas, izņemot tajā ainā. Sērijā Backpackers mēs redzam banditu un Chili, kuri atceras savu jaunību, kad viņi kopā ceļoja, pirms viņiem bija bērni. Bet tagad, mugursomu vietā, viņi nes savas divas meitas, kā arī Soksu un Mafīnu. Tagad ievērojiet, ka pie bandita kājām un aiz Chili astes ir dažas rotaļlietas, kuras Bingo un Bluejs atstājuši mētājamies. Bet, ja turpināsiet skatīties sēriju, redzēsiet, ka jau nākamajā ainā rotaļlietas vienkārši pazūd, it kā kāds tās būtu novācis, kas ir neiespējami, ņemot vērā, ka visa ģimene spēlējas kopā. Izskatās, ka animatori aizmirsa novietot priekšmetus atpakaļ ainā. Sērijā Strautiņš notiek kaut kas dīvains ar Makenziju. Bet pirms mēs aplūkojam šo kļūdu, mums jāapskata Makenzija izskats. Viņam ir melna un balta spalva, un viņa divas aizmugurējās kājas ir dažādās krāsās. Kreisajai ir vairāk melnas spalvas, bet labajai vairāk baltas spalvas. Bet sērijas beigās notiek kaut kas smieklīgs. Kad viņi atgriežas no izbrauciena pie Strauta, visi kļūst netīri, un viņiem uz kājām ir dubļi. Bet pagaidi, paskaties uz Makenzija kājām. Vienā ainā viņam abas kājas bija normālas, bet nākamajā ainā tās pēkšņi kļuva baltas. Atgriežoties pie sērijas Ceļotāji ar mugursomām, mēs pamanījām vēl dažas kļūdas. Ainā, kur bandits dodas pirkt krosānus, kad viņš pienāk pie pārdevēja, mēs redzam, ka Bingo plankumi ir normāli. Mēs varam redzēt plankumu uz viņas galvas un apaļo plankumu uz muguras. Bet, kad bandits ņem naudu no sava maka, ievērojiet, ka uz īsu brīdi plankumi uz Bingo galvas un muguras saplūst vienā. Tomēr, tiklīdz aina attālinās, jūs redzēsiet, ka plankumi maģiski atkal ir atdalījušies. Turklāt mēs arī pamanām, ka tajā pašā ainā, tiklīdz bandits paņem banānu, mēs redzam, ka Blueja muguras plankumi ir novietoti tālāk uz aizmuguri un ir gandrīz neredzami. Bet, kad aina mainās, abi plankumi ir skaidri redzami Bluejas sānā. Bet kā tas ir iespējams, ja vēl pirms pussekundes tie bija tālāk uz aizmuguri? Tā noteikti ir liela mistērija. Tāpat kā sērijā Tētis robots, mēs atradām visdīvaināko kļūdu vispār. Kad Bluejs un Bingo rotaļīgi uzbrūk banditam, ar Blueju notiek kaut kas dīvains. Ja mēs palēninām šo ainu un apstādinām īstajā brīdī, mēs varam redzēt kļūdu. Tagad es domāju, ka mums nav nepieciešams sīkāk izskaidrot šo kļūdu. Bluejs izskatās pēc dīvaina degunraģa. Sērijā Slimnīca Bluejs izliekas par ārstu, un bandits ir viņas pacients. Un šajā ainā Bluejs noņem banditam apsēju un uzmet to uz paklāja. Bet tikai pēc dažām ainām apsejas pazūd, nevienam to pat neaizskarot. Atšķirībā no sava nosaukuma, sērija Ideāls nemaz nav ideāla, jo mēs pamanījām smieklīgu animācijas kļūdu. Paskaties uz šo Blueja attēlu uz sienas. Tas tur ir, viss kārtībā. Bet, kad aina mainās, attēls pazūd. Sērijā Mamma un tētis kā kauns, kad Chili atver durvis, mēs redzam, ka viņus rokā nav nekā, bet nākamajā kadrā maģiski parādās soma. Un ainā, kur Bingo tur binokli, mēs redzam viņas pirkstus uz binokļa, bet viņas roka ir pazudusi.
Šī nākamā kļūda ir vienkārši smieklīga, un atkal upuris ir neviens cits kā nabaga bandits. Sērijā Ketne viņš spēlē izlikšanās spēli ar Blueju un Bingo, tēlojot spīļu automātu. Bet pēc tam, kad viņš atsakās viņiem dot bezgalīgas saldējuma bļodas, bērni uzsāk pilnmēroga uzbrukumu, un bandits beigās atsitas ar kāju pret galdu. Tagad sākas jautrā daļa. Viņš acīm redzami iesitas ar labo kāju, bet tad sāpēs paceļ kreiso kāju. Un vēlāk pie vakariņu galda viņam brīnumainā kārtā ir apsaitēts labais celis. Vai nu bandits nevar atšķirt kreiso no labās, vai arī to nevar animatori. Sērijā Mizu laiviņas Makenzijs un kapteinis spēlējas ar Mizu laiviņu, kad Mija un Bluja viņus pārtrauc. Un fonā mēs redzam Kalipso, kas sēž uz liela akmens un ada kaut ko. Līdz šim viss kārtībā. Vēlāk sērijā kapteinis un Mija aizskrien spēlēties kopā, atstājot Bluju un Makenziju. Kad Kalipso pienāk pie Bluja un Makenzija, mēs varam pamanīt, ka akmens, uz kura Kalipso sēdēja, joprojām ir tur. Bet dažus mirkļus vēlāk, kad Mizu laiviņas steidzas lejā pa strūklaku, ja paskatāmies fonā, akmens vairs nav redzams. Kur tas pazuda? Es nedomāju, ka kāds šeit būtu varējis to pacelt. Tas noteikti ir animācijas kļūda. Sērijā Strautiņš ar Makenziju notiek kaut kas dīvains, bet pirms mēs aplūkojam šo kļūdu, mums ir jāapskata Makenzija izskats. Viņam ir melna un balta spalva, un viņa abas aizmugurējās kājas ir dažādās krāsās. Kreisajai ir vairāk melnas spalvas, bet labajai vairāk baltas spalvas. Bet sērijas beigās notiek kaut kas smieklīgs. Kad viņi atgriežas no izbrauciena pie Strauta, visi kļūst netīri, un viņiem uz kājām ir dubļi. Bet pagaidi, paskaties uz Makenzija kājām. Vienā ainā abas kājas bija normālas, bet nākamajā ainā tās pēkšņi abas kļuva baltas. Sērijā Netīrumi Džudo ļoti vēlas spēlēties dubļos kopā ar Bluju un Bingo, bet viņai nav atļauts nosmērēties. Vēlāk sērijā mēs redzam, ka Džudo izskatās skumja un sēž uz kāpnēm pie savas mājas. Tagad skaties uzmanīgi. Tieši tad, kad Vendija dodas apsēsties blakus Džudo, lai viņu mierinātu, Vendijas aste iziet cauri kāpnēm. Tas notiek milisekundes laikā, bet mūsu asās acis spēja to pamanīt. Turpinot tālāk, sērijā Viesnīca Bluijs un Bingo spēlē jautru spēli. Kamēr viņi spēlē, notiek smieklīga kļūda. Kad Bluijs stumj Bingo gultā, mēs varam redzēt, ka ar Bingo notiek kaut kas dīvains. Ja mēs rūpīgi ieskatāmies Bingo, tad varam redzēt, ka viņai uz muguras ir brūngana spalva. Kad Bluijs tajā brīdī stumj Bingo gultā, spalva uz Bingo muguras ir pazudusi. Parasti viņas spalvai vajadzētu izskatīties šādi, bet šajā ainā viņas spalva izskatās pavisam dīvaini. Vēl vienu animācijas kļūdu mēs atradām sērijā Spiegu spēle. Šajā sērijā Bluijs un viņa draugi sanāk kopā uz jautru grilēšanu parkā. Bluijs un Makenzijs spēlē spiegu spēles, cenšoties savākt matu paraugus, lai izveidotu īpašu dziru. Bet viss sajaucas, radot lielu apjukumu. Pēkšņi izceļas liels ugunsgrēks, un viņu vakariņu plāni tiek izjaukti. Tagad ne tikai stāsts ir pilns ar pavērsieniem, bet pat animācija šajā sērijā ir mazliet mulsinoša. Kad Bingo un Bendits ir kopā vannas istabā, Bendits gaida, kamēr Bingo pabeigs iet uz tualeti. Notiek kaut kas smieklīgs. Bendits tiek pamanīts ārā, kur viņš pie grila cep desiņas. Kā viņš tur tik ātri nokļuva? Un tad pārsteigums. Bendits maģiski parādās vannas istabā kopā ar Bingo un palīdz mazgāt rokas. Vai viņš tagad prot teleportēties? Bet šī nav vienīgā animācijas kļūda šajā sērijā. Atgriežoties ballītē, kad Bluijs un Makenzijs steidzas savākt vēl vairāk matu savam eliksīram, pievērs uzmanību grūti pamanāmai animācijas detaļai. Tiklīdz viņi aiziet, tu vari redzēt Honiju un Kloju priecīgā pozā, bet ar vienu acu mirkli viņas pēkšņi pāriet paslēpšanās pozā bez gludas pārējas. Tas ir neliels sīkums, ko viegli palaist garām skatoties, bet ja tu apstādini video un paskaties rūpīgāk, tu to noteikti pamanīsi. Tagad parunāsim par kļūdu vienā no visiemīļotākajām Bluija sērijām, un es tiešām runāju par sēriju par kempingu. Vienā no ainām, kur Bluija ar savu ģimeni kopā ar onkuļa Straipa ģimeni sēž pie ugunskura un cep zefīrus, mēs pamanījām ļoti smieklīgu kļūdu. Kad Straips aizver acis, mēs redzam, ka viena no viņa acīm aizveras pretējā virzienā, it kā tā būtu otrādi. Tā, kas ir ārpusē, aizveras normāli. Tā, kas ir ainas iekšpusē, izskatās, ka ir apgriezta otrādi. Un mēs burtiski visu to redzējām acu mirklī. Sērijā Smoochie Kiss Bluijs un Bingo nevēlas, lai Čilī sabučotos ar bandītu. Tāpēc viņi izliekas par bandīta miesas sargiem, sargājot viņu no Čilī. Vēlāk sērijā mēs redzam, kā viņi ieiet veļas telpā. Tagad skatieties uzmanīgi.
Ja mēs pietuvinām skatu uz veļas izlietnes krāniem, var redzēt, ka karstais ūdens ir pa kreisi, bet augstais pa labi. Arī karstais krāns ir vērsts pret vannas istabas durvīm. Bet kļūda ir tāda, ka, kad bandits iznāk no vannas istabas, krāni tagad ir mainījušies vietām. Tagad karstais ir pa labi, bet augstais pa kreisi. Izskatās, ka krānam ir sava griba. Tagad nākamā kļūda ir tiešām smieklīga. Sērijā mīļākā lieta – paskatīsimies uz bingo šķīvi uz brīdi. Kā redzam, uz bingo šķīvja ir 4 ķiršu tomāti, un mēģinot tos paņemt ar dakšiņu, viens nokrīt no galda, bet otrs aizlido un uzšļakstās uz bandita galvas. Tātad tagad palikuši tikai 2, vai ne? Bet kļūda ir tāda, ka pēc mirkļa, kad mēs redzam šķīvi no cita leņķa, varam pamanīt, ka tajā joprojām ir 4 tomāti. Tagad šo mēs saucam par tomātu pavairošanas maģiju. Tagad paskatīsimies uz vēl vienu nepārtrauktības kļūdu. Sērijā Vecmāmiņas Bluijs un Bingo spēlē izlikšanās spēli, izliekoties par vecmāmiņām vārdā Dženeta un Rita. Vienā no ainām, kur vecmāmiņas kāpj savā mašīnā, mēs varam pamanīt, ka viņu kājas iziet cauri transporta līdzekļa grīdai. Taču kļūda ir tāda, ka dažus mirkļus vēlāk, kad vecmāmiņas mašīna avarē, mēs varam pamanīt, ka mašīnas apakša ir pilnīgi cieta. Tur nav vietas, kur kājām iziet cauri. Bet iepriekš mēs skaidri redzējām, kā viņu kājas izgāja cauri grīdai. Sērijā Paklāju sala Bluijs un Bingo izliekas, ka dzīvo uz vientuļas salas dārzā, un viņi atklāja, ka bandits ir izskalots krastā. Banditam ir jāpieņem savs iekšējais bērns, ja viņš vēlas padarīt Bingo un Bluija Paklāju salu par savām mājām. Sērijas beigās bandits atgriežas savās mājās no izliktās salas. Kad bandits vēro meitenes no savas mājas, var pamanīt, ka fonā ir koks, taču nākamajā ainā koks pazūd. Iepriekš mēs skaidri redzējām, ka tur bija koks. Vēl dīvaināk, pēc tam, kad tas pazūd, pēc brīža koks atkal parādās. Izskatās, ka koks spēlē paslēpes. Sērijā Karija misija Bingo un bandits dodas uz Makenzija māju, lai apmainītos ar Kariju. Kad viņi nonāk pie mājas, paskaties uz šīm durvīm te. Tagad atceries, kā tās izskatās, jo tūlīt notiks kaut kas dīvains. Pēc Karija apmaiņas Bingo un bandits pamet māju, un vienā ainā mēs redzam māju no attāluma, bet paskaties uz durvīm. Tās ir pilnīgi citādas nekā iepriekš. Un tas vēl nav viss. Šajā sērijā ir vēl vairāk kļūdu. Kad Makenzija mamma krāso Bingo seju, ievēro, ka viņa tur otu ar melnu krāsu. Bet, kad viņa parāda rezultātu Bingo, mēs redzam, ka viņa ar melnu krāsu ir uzzīmējusi baltus ūsas. Un smieklīgākais ir tas, ka viņai pat nav baltas krāsas. Sērijā Kafejnīca bandits aizved Bluiju uz rotaļu laukumu, un viņa satiek jaunu draudzeni Vinniju. Izskatās normāli, vai ne? Bet skaties uzmanīgi, kad Vinnija un viņas tētis iet uz parku. Uz ietves ir šīs foršās horizontālās svītras. Bet tajā brīdī, kad viņi ieiet caur vārtiem, svītras pazūd. Vai tā ir maģija? Vai arī viltīga kļūda? Un tas vēl nav viss. Paskaties uz oļiem. Sākumā viens vientuļš oļs ir Bluijas galda priekšā un 3 pa labi. Bet, kad mēs skatāmies no cita leņķa, priekšējais oļs ir pazudis, un labajā pusē pēkšņi ir pilns ar oļiem. Vai kāds izlēja veselu maisu, kamēr mēs neskatījāmies? Vai arī animatori vienkārši aizmirsuši? Tagad pāriesim pie nākamā gadījuma. Sērijā Atpūties Bluija un Bingo tūlīt gatavojas ielikt vannā. Paskaties tieši tur. Redzi to šampūna pudeli. Zilā etikete ir pavērsta pret bērniem pavisam skaidri. Bet pagaidi, tiklīdz viņi ielec vannā, etiketes vairs nav. Tagad tā ir pagriezta uz otru pusi. Sērijā Karija misija Bingo un bandits dodas uz Makenzija māju, lai apmainītos ar Kariju. Kad viņi nonāk pie mājas, paskaties uz šīm durvīm tieši šeit. Atceries to dizainu? Jo tūlīt notiks kaut kas dīvains. Pēc Karija apmaiņas Bingo un bandits pamet māju, un vienā ainā mēs redzam māju no attāluma. Bet paskaties uz durvīm. Tās ir pilnīgi atšķirīgas nekā iepriekš. Un tas vēl nav viss. Šajā sērijā ir vēl vairāk kļūdu. Kad Makenzija mamma krāso Bingo seju, pamaniet, ka viņa tur otu ar melnu krāsu. Bet viņa parāda rezultātu Bingo, mēs redzam, ka viņa ar melnu krāsu ir uzzīmējusi baltus ūsas. Un smieklīgākais ir tas, ka viņai pat nav baltas krāsas. Sērijā Ragdoll mēs pamanījām virkni kļūdu. Paskatieties uz dīvānu. Tur ir tikai spilvens, bet pirms brīža tur bija arī grāmata. Un atkal pēc brīža, kad mēs redzam istabu no cita leņķa, grāmata atkal ir uz dīvāna. Bet šoreiz uz tās ir daži zīmējumi, lai gan iepriekš uz vāka nekā nebija. Un tas vēl nav viss. Šajā ainā pievērsiet uzmanību šai plauktam. Kā redzam, tas ir pilns ar dažādiem priekšmetiem. Bet, kad mēs skatāmies uz plauktu no cita leņķa, visi plaukta saturs ir pazudis. Pat plauktu skaits vidū ir mainījies.
Iepriekš bija tikai viens, bet tagad ir 2. Un pēdējo šīs sērijas kļūdu var atrast ainā, kur bandits ripo lejā pa kāpnēm. Izskatās, ka viņš ir iestrēdzis cilpā, jo rāmji, ko redzam uz sienas, atkārtojas. Atgriežoties pie sērijas Karija misija, kad redzam lidostas skatu, mēs pamanījām smieklīgu kļūdu. Paskaties uz zīmi uz lidostas ēkas jumta. Šī konkrētā detaļa karājas gaisā, un arī, kad Healera meitenes sazvanās ar banditu FaceTime, mēs redzam pietuvinātu skatu uz planšeti. Pamaniet, ka Čilī tur planšeti ar abām rokām, bet kad aina attālinās, mēs redzam, ka Čilī tur planšeti ar vienu roku, bet ar otru tur bingo. Un arī ir tiešām forši, ka Bluejs šādā vecumā prot tamborēt. Mums patīk dalīties ar animācijas kļūdām, ko atrodam Bluejā. Un šodien mums ir vēl dažas kļūdas, ar kurām vēlamies dalīties ar jums visiem. Piemēram, sērijā Pūķis mēs pamanījām mulsinošu kļūdu. Šī sērija mums parādīja interesantas un foršas lietas par Čilī. Sērija arī pastāstīja, ka Čilī mamma bija ļoti forša persona, kura iedrošināja savas meitas darīt to, kas viņām patīk. Un vēl viena forša lieta, ko mēs pamanījām, bija Čilī spēja zīmēt ar kreiso roku, kas parāda, ka viņa ir krēļis. Taču mēs pamanījām smalku kļūdu, kas saistīta ar viņas roku. Šeit mēs redzam, ka Čilī zīmē ar kreiso roku, bet vēlāk sērijā, kad viņa saka, ka viņai sāp rokas, viņa tur savu labo roku tā, it kā tā sāpētu. Tagad mēs nezinām, kā ir ar jums, bet mums tas īsti nav saprotams. Vai viņai šeit nevajadzētu turēt kreiso roku? Jebkurā gadījumā tas nemaina faktu, ka šī ir viena no labākajām Bluey sērijām. Krikets noteikti ir viena no mūsu mīļākajām sērijām, bet tajā notiek kaut kas patiešām dīvains. Mēs zinām, ka Rasti un Džeks ir labākie draugi, un Rasti dažreiz apciemo Džeku. Un ainā, kur Džeka mamma viņus paņem no skolas, Džeks skrien viņai pretī, lai apskautu, bet paskatieties uzmanīgi. Džeks nevienu neapskauj. Varbūt Džeks apskāva kādu, ko tikai viņš varēja redzēt. Vai arī animatoriem gadījās neliela kļūda. Mēs jau esam runājuši par vairākām animācijas kļūdām, ko pamanījām sērijā Upīte, un šodien mēs atradām vēl vienu kļūdu tajā pašā sērijā. Ainā, kur Bluejs, Bingo un Makenzijs iet pa upīti, mēs redzam dažas kurkuļus, kas kutina bērnu kāju pirkstus. Bet kļūda ir tāda, ka nākamajā ainā kurkuļi vairs nav redzami. Burtiski sekundes laikā kurkuļi vienkārši pazuda. Sērijā Burvju spārģelis bija dīvaina animācijas kļūda, kur Bingo ķepa izgāja cauri Lakija tēta kājām. Bet par to mēs jau runājām vienā no mūsu iepriekšējiem video. Bet mēs pamanījām vēl vienu kļūdu tajā pašā sērijā. Šī kļūda notiek pašās sērijas beigās, kad Blueja pabeidz ēst savus dārzeņus un pieceļas no galda. Ja palēnināsiet video, pamanīsiet, ka uz īsu brīdi Bluejas galva maģiski iziet cauri krēslam, kad viņa pieceļas. Blueja tiešām ir maģiska. Tagad apskatīsim vēl vienu nepārtrauktības kļūdu. Sērijā Vecmāmiņas Blueja un Bingo spēlē izlikšanās spēli, izliekoties par vecmāmiņām vārdā Dženeta un Rita. Un vienā no ainām, kur vecmāmiņas kāpj savā mašīnā, mēs varam pamanīt, ka viņu kājas iziet cauri transportlīdzekļa grīdai. Bet kļūda ir tāda, ka pēc mirkļa, kad vecmāmiņa mašīna avarē, mēs varam pamanīt, ka mašīnas apakša ir pilnīgi cieta. Tur nav vietas, kur kājām iziet cauri. Bet iepriekš mēs skaidri redzējām, kā viņu kājas izgāja cauri grīdai. Turpinot tālāk, sērijā Ziemassvētku peldēšana, mēs pamanījām ļoti interesantu kļūdu. Tajā visa Healera ģimene ir sapulcējusies kopā un ver vaļā savas dāvanas. Tomēr, kad pienāk Mafinas kārta atvērt savu dāvanu, notiek kaut kas pārdabisks. Pamaniet, ka paciņa ir pareizi iesaiņota, kā tam vajadzētu būt, ar parastām dāvanu papīra locījuma vietām. Bet, kad Mafina saplēš papīru ap dāvanu, ja paskatās uz kastes sānu, var redzēt, ka iesaiņojama locījumi vienkārši pazūd no viena brīža uz otru bez jebkāda iemesla. Tas izskatās pēc Mafinas burvības. Turpinot, sērijā Netīrumi, Bluejs un Bingo jautri pavada laiku, spēlējoties milzīgā dubļu kaudzē. Un Judo ļoti vēlas spēlēties dubļos kopā ar Blueju un Bingo, taču viņai nav atļauts nosmērēties. Vēlāk sērijā mēs redzam Judo, kas izskatās skumja un sēž uz kāpnēm pie savas mājas. Tagad paskaties uzmanīgi. Tieši tajā brīdī, kad Vendija dodas apsēsties blakus Judo, lai viņu mierinātu, Vendijas aste iziet cauri kāpnēm. Tas notiek tikai uz mirkli, bet mūsu asās acis to pamanīja. Sērija Pīles kūka noteikti ir viena no smieklīgākajām, kas arī lika man just līdzi banditam. Šī ir tā sērija, kurā viņš kā labs tēvs cenšas izcept pīles formas kūku, bet viņam tas briesmīgi neizdodas. Taču kļūda nav tur. Kad bandits piedāvā Bluejai dot zelta zvaigznes uzlīmes par katru rotaļlietu, ko viņa izglābs, kas ir labs darījums. Pamaniet, ka uzlīmju lapa ir pilna, un kad viņš tūlīt pēc tam ierodas virtuvē, uz lapas ir viena zvaigzne mazāk.
Līdz šim mēs nevaram teikt, ka tā ir kļūda, jo viņš varēja uzlīmēt uzlīmi ceļā no viesistabas uz virtuvi kādā brīdī. Bet tad, kad viņš atgriežas viesistabā, lai runātu ar Bluiju, un tur rokās bļodu, kurā viņš gatavo kūkas mīklu, mēs redzam, ka viņš atkal tur uzlīmju lapu, un tā atkal ir pilnīga. Tagad mēs noteikti varam teikt, ka tā bija kļūda. Un, ja tev patīk šis video, tad neaizmirsti nospiest patīk pogu. Sērijā Šūpoles, kad Bluija un Bingo spēlējas, mēs redzam, ka tāpat kā jebkurām šūpolēm, katram, kas sēž katrā pusē, ir rokturis, pie kā turēties. Bet, kad Bandits pievienojas, lai dotu bērniem mācību, mēs redzam, kā Bluija noslīd lejā pa šūpolēm, līdz viņa atsitas bandita mugurā. Jautājums ir, kā tas ir iespējams, ka Bluija to var izdarīt, jo priekšā taču vajadzētu būt rokturim. Skaidri redzams, ka šajā brīdī rokturim vajadzētu būt starp Bluiju un banditu, bet tas vienkārši ir pazudis. Kad Bluija un Bingo ir pretējā pusē banditam, mēs redzam, ka rokturis ir pazudis, bet ar to viss nebeidzas. Kad Chloja parādās un mēģina palīdzēt meitenēm, mēs redzam, ka šajā brīdī rokturis atkal parādās. Tas ir acīm redzams loģikas kļūda. Sērijā Sejiņu sarunas Bluija, Bingo, Soksija un Mafina sarunājas video zvanā savā starpā, un kamēr viņi sarunājas, viņa arī zīmē. Bet vēlāk sērijā Stripes vēlas atgūt savu telefonu, bet Mafina atsakās to atdot. Un Stripes sāk dzīties pakaļ Mafinai, kura skrien ar viņa telefonu. Un tas viss notiek, kamēr videozvans vēl joprojām turpinās. Vēlāk sērijā telefons nejauši izslīd no Mafinas rokām un aizlido pāri balkonam. Bet pagaidi, paskaties šeit. Kad telefons aizlido gaisā, videozvans vēl joprojām turpinās. Bet caur kameru mēs redzam, ka balkons ir tukšs. Tas nozīmē, ka tur neviena nav. Bet skatoties caur Mafinas kameru, mēs redzam, ka Mafina, Stripes un Triksija ir uz balkona. Tagad šī ir dīvaina kļūda.